Šī pasaule kā durvis vaļā. Mēs visi stāvam caurvējos, un jūra nevienādi saļā. Tik viegla aiziet mākoņos. Es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis. Un nevajag man vairs nekā. Sveicināti, darbie Latvijas Tautas kanāla skatītāji! Šodien esam ciemos pie kliniskā imunologa Laura Līcīša. Viņš jums ir ļoti labi zināms un ar savu viedokli vienmēr ir tieši, dažreiz ļoti skarbs un, protams, ka daudziem tas ir nepatīkams, bet mēs savādāk neprotam runāt. Mēs runājam tā, kā ir, vai arī tad nerunājam. Vēlreiz labdien! Sveiki! Šis ir agrākās dzīvās sarunas manā 96. jau šis ir raidījums, tik agri nekad nav filmēts. Tas ir brīnišķīgi. Vienmēr jau kaut kas ir pirmais arī, ne tikai pēdējais. Nu jā, tas ir labi. Uzreiz ķersimies, vērsim pie ragiem. Skaļā situācija, kas izveidojās Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā, kur bērniņš, kā stāsta, bija inficējies ar difteriju. Diemžēl nomira. Vecāki tika aizturēti, pēc tam vecāki tika atbrīvot, pēc tam viņam lika uzturēties dzīves vietā, to neatstāt, nedrīkst izbraukt no valsts, ierosināts krimināla process, abas pārējās māsiņas piespiedu kārtā ir nogādātas akla ārstēšanai, lai gan analīzes rādīja, ka nekādas difterijas tur nav. Daudz informācijas, daudz emociju, protams, bet tavs viedoklis redzējums par šo situāciju. Šodien, kad mēs rakstam raidījumu, ir 23. septembris. Kā tu redzi šo situāciju un kas tavuprāt notiek? Man arī, kā saka, palūdza apskatīties tīri no profesionālās puses to situāciju, kāda viņa izskatās. Un, protams, es no vienas puses esmu Latvijas pilsonis, un no otras puses esmu profesionāls. Ar kuru viedokli pirmo paust? Sāksim ar profesionālo viedokli. Ar profesionālo viedokli varbūt nešķitinot tur smalkāk tos dzīteru pavadienus, kā saka. Jau uzreiz iepazīstoties ar materiālu, kas man bija pieejams, varu pateikt to, ka man radās pamatoti ļoti daudz jautājumu un absolūta pārliecība par to, ka tik vienkārši pateikt, ka pie viss ir vainīga tikai pati šī difterijas it kā infekcija, nav. Tur ir daudz zemūdens akmeņu parādās. Tīri no profesionālā viedokļa ir daudz jautājumu, un var izrādīties pat tā, ka, jāsaka, ja sākumā notiek krimināla vēršanās pret vecākiem, var izrādīties otrādāk. Pat tā var izrādīties. Proti, kad daudz kas būtu jāpaskaidro par šiem mediķiem. Diemžēl tā tas ir, jā. Ja mēs runājam no profesionālā viedokļa, tad arī jāsaka tā, ka tas vairāk atgādina tādu kampaņu, ar kuru jau mēs esam ar šo rokrakstu, mēs esam jau pazīstami no Covid laikiem. Ir absolūti tas pats rokraksts. Sākumā ir masu psihoze,
tiek panākti. Pēc tam, protams, tiek virzīti attiecīgiem mērķi savi. Tā tas bija arī ar Covid vakcinēšanas aptveri, ar drošām neizpētītām. Tas nekas, kad vakcīnas nav izpētīts. Un tā tālāk, un tas nekas, ka tagad mēs jau varam runāt, protams, ka tajā laikā visiem tiem, kas iebilda vai izteica savus šaubas par šīs te Covid vakcīnas spējām un arī kvalitāti, vienmēr bija jautājums, kur jums ir klīniskie pētījumi, kur jums ir pierādījumi. Ja? Tad tagad šādi pētījumi jau ir. Un ir arī iegūti pierādījumi, un ir arī iegūti, mēs redzam šos te rezultātus seks, un arī redzam to, cik plašā mērā notiek tiesvedība sakarā ar šīm te vakcīnām, ar konkrētiem vakcīnu ražotājiem. Pēdējo, ko es tagad lasīju, es varu pateikt, ka tas bija Kanādā process sācies, kur 8 sievietes tiesājas ar zināmo firmu Pfizer sakarā ar to, kad viņām pārtraucās grūtniecības pēc vakcinācijas. Tas tāds interesants, tur bija tāds sižets, protams. Bet tas varbūt ir cits jautājums, vai ne šodien. Bet kontekstā runājot arī ar šo te difteriju, man iznāca aprunāties arī ar viens valsts labu mediķi, kurš ikdienā sastopas ar šīm te difterijām, un šajā valstī difterija ir parasta lieta. Tas nav nekas ekstraordinārs. Jā. Un jāsaka tā, kad arī painteresēties par to statistiku, ir jāsaprot tā, ka ja pie mums, vārds sakot, mēs runājam par to difteriju kā par mums tā tiek pasniegt, tādā veidā man tā liekas, kad tiek pasniegts tādēļ, kad, ja tā ir difterija, tad tev gandrīz, ja tu saslimst, tad tas ir gandrīz 100% nāve, ja? Vai šausmīgi grūta kliniskā norise, šīs te saslimšanas, tad jāsaka tā, ka izrādās, ka tikai nāvi ir 5 līdz 10% no saslimušiem. Tā ir valsts tā statistika, un tur ir iedzīvotāju skaits miljardos mērams. Saslimst apmēram 200,000, un no tiem ir difterijas gadījuma gadā. Un, var sakot, un, protams, ir arī mirušo skaits, šie 5 līdz 10% arī tur. Bet ir jāņem vērā arī šie dzīves apstākļi, sociālā vide, viss tā, ja, un tā tālāk. Tā kā, protams, kad aizbraucu uz tādu valstu un redzot to situāciju, es arī būtu pats pirmais, kas skrietu ar šļierķi vakcinēt visus pēc kārtas. Ja. Bet ne par to ir tas stāsts. Stāsts ir par to, kad es sāku skatīties, kā tas tiek pie mums pasniegts. Šis te rokraksts jau zināmais Covid laika. Jāsaka, jo Covid jau mums attaisīja acis vaļā uz daudz ko. Šis te darba stils, kā tas viss notiek, uzreiz tiek sasaukta imunizācijas padoma un tā tālāk. Ja. Jāsaka tā, ka šo te padomu vajadzētu atlaist un saukt pie atbildības par masu tādas sabiedrības tracināšanu. Kaut vai, jo nav jau viss tik dramatiski, kā tas tiek pasniegts. Un vai vispār ir? Jo ziņu virsrakstos ārstiem viss bija skaidrs, difterija ir, izplatās, tulītās būs uzliesmojums, meklējam kontaktpersonas, lai gan presē nekur neizlasījām joprojām. Vai ir atrasts infekcijas avots?
Kādēļ mediķi brauc pakaļ bērniem un bāriņties un policisti, kas brauc, viņi ir bez aizsargtērpiem, bez nekā. Tātad viņi zināja, ka tur nekā nav, vai arī viņi vienkārši speciāli cenšas to izplatīt. Muļķīmi, nav loģikas tajā visā. Tajā valstī, ar kuras to specialistus runājos, tur, jāsaka tā, guļ slimnieks uz gultas, turpat tās blakus viss notiekās, viss staigā, labākajā gadījumā tur ārsts uzliek masku vēl pabišķiņam. Tā kā, tas tā nav, kad tu paskaties un uzreiz tu saslimsi, inficēsies. Tas ir gaisa pilienu ceļā nododama infekcija. Ja tev kāds uzklepos tā ritīgi un mutē iekšā, tad tu varbūt arī dabūsi to difterijas bacilu. Tā tad, tā, vienkāršot tā runājot, Tātad tur nekādas pēcstarps nav vajadzīgs un faktiski arī šajā gadījumā tur ir daudz neskaidrību. Kā jau es teicu, kad var izrādīties tā, ka valsts ir pieļāvusi rupju cilvēktiesību pārkāpumu, par ko viņai var nākties atbildēt tā diezgan nopietni, jo šāda rīcība nav pamatota tikai viņu nevarēja pamatot objektīvi. No tiem datiem, ko es redzēju, šādi rīkoties nebija pamata. Attiecīgi profesionāli, tas ir neprofesionāli rīkoties tā, kā viņi ir rīkojušies iespējams. Kā tika darīts un kā man stāstīja, kad bāriņu tiesa tur pusnaktī dod tātad... Pulksteni 8:16 kaut kas bija bāriņu tiesa, pieņem lēmumu par vecāku tiesību apturēšanu. 3 naktī 16 dežurējušais prokurors iedod atļauju aizturēt. Un šeit es varētu teikt tā, ka šeit bija apzināta, es to vērtēju kā apzinātu maldināšanu valsts iestāžu attiecīgo struktūru, jo šādi pamata rīkoties nebija. Jo visi paraklīniskie izmeklējumi liecina to, kad, respektīvi laboratorās atradnes liecina to, kad dotās konkrēti runājot par dotajām metanītēm, viņas vairs nebija infekciozi apdraudošas citus. Tātad tur vairs nevar runāt par to, kad viņas būtu bijušas bīstamas citiem apkārtējiem. Tas ir pirmkārt, otrkārt, bet tāpat laikā es gribu teikt arī to, ka es arī saprotu, teiksim, tos ārstus, jeb ārstējušos ārstus, kas ārstē tās meitenītes, novēroja. Ir atsevišķi kliniskie rādītāji, tātad, kas liecināja par zināmām veselības problēmām. Un tīri cilvēciski arī kā profesionāli. Es arī, protams, ieteiktu vecākiem tomēr atstāt uz zināmu laiku vēl novēroties šīs te pacients, jo lai izslēgtu vai novērstu kaut kādu nevēlamu veselības, teiksim, sirds asinsvadu sistēmas, iet runa par sirds asinsvadu sistēmu, tātad defektiem, viņu attīstību. Vēl no profesionālā viedokļa nav pareiza komunikācija ar pacientu. Zem kuras katrs kritikas. Tā nav profesionāla rīcība. Tā rīkoties nedrīkst pie jebkuriem apstākļiem. Es domāju, ja vecākiem būtu pareizi tas izskaidrots, būtu bijusi arī savādāka reakcija. Jo, cik es saprotu, vecāki ir absolūti adekvāti. Es skatījos, tur ir daudz profesionālas dabas jautājumi, nepatīkami jautājumi šiem te kolēģiem. Jo uzskata, ka ir pieļauta rupjas profesionālas kļūdas. Kā rezultātā ir iestājusies nāve bērnam. Vecākus var saprast, viņi iespējams arī neieklausījās par meitenītēm, jo viņi ir, tas ir šoks, tā ir traģēdija ģimenē, jebkuriem vecākiem pazaudēt savu bērniņu.
Un ja viņi zināja kaut ko vairāk, ko mēs šobrīd nezinām vēl, kas iespējams nāks gaismā, to arī norādi uz rupjām kļūdām. Tad bija iespējām, jā. Tad viņus var ļoti pat saprast. Bet tas, ka tika ierosināti pret viņiem uzreiz momentā krimināllieta, aizturēt, tas šaus viss taisīts, tas norāda uz politiku. Tas norāda... Tā tad nevis varbūt iespējams, bet varbūt apzināta rupja kļūda. Tas ir skan šausmīgi, un tā nevar būt nekad, protams, ka varētu kādu upurēt, bet tas loģiski virzās uz politiku. Es saprotu, jā. Šeit ir, te ir arī izskanēja, es zinu, kad sarunājoties ar pāris cilvēkiem, tur izskan arī cita versija tam visam, jā, ka, es to laikam nedrīkstu tā stāstīt, un arī varbūt negribu, bet šeit ir iespējams arī tiešām tāds veidoties īsts tāds krimināla romāna gabals. Jā, tā kā šeit nav viss tik viennozīmīgi. Iespējams arī tā. Jo tīri skatoties no profesionālā viedokļa, nevar tā visu paskaidrot tikai ar šo te pieņēmumu, ka tā ir tikai difterija. Tas tā, bet, protams, kad man tas viss sāk atgādināt, un tā smaciņa sāk un dūmiņa sāk atkal celties. Tas ir tas laiks, kad Covid nāca. Un daudz jau varbūt aizmirsuši, kā mums sāk spiest un presēt tos, kas negribēja vakcinēties, jā, vai mēģināja izvairīties no tā, kad veikali šīs tad attiecīgās tās preču, ko tu vari nopirkt, ko nevar nopirkt un tā tālāk. Jā. Piedevām vēl, kad viens zāles obligāti nedrīkst lietot, ja, bet paracetamolu obligāti vajag lietot. Un kā beigās izrādās, kad faktiski paracetamols bija viens no tiem iemesliem, kāpēc tik smagi gadījumi veidojās ar Covid un attīstījās un nāvs, tajā skaitā cēloņi. Ja. Un šo te preparātu, ko noliedz, tas ir ibumetīns, to pēc tam attiecīgi atkal rehabilitēja. Pateica, nē, tas tomēr tā laikam nav, vai ne, kad ibumetīns agravie apgrotina šo te Covid norisi. Un tagad tas arī tas pats. Toreiz jau tāpatās, viss sākās tāpatās tieši, kad obligāti dezinficēt rokas. Ja, visādas tādas muļķības, profesionāla rakstura, muļķības, labi, es rokturus dezinficēja, luksoforiem podziņas līmēja ciet. Nekad nav jau bijis baigais tur speciālists, vai ne, tur mediķis izglītots. Es viņu neuzskatu par izglītotu cilvēku medicīnā. Bet slīpēts gan, jā. Zavacks, viss šī te imunizācijas padomu, faktiski ņemot vērā to, kas tagad ir noticies, es uzskatu, ka tiem cilvēkiem, kas tiek iesaistīti šajā te visā procesā, viņus ir jāmet ārā vispār no valsts struktūras. No viņiem ir jāatbrīvojas. Vienkārši jāpasaka, jūs esat neprofesionāli. Un tādā ziņā, esat zaudējuši uzticību. Tautas uzticību. Grozies vai negrozies, kā grib, ja. Visas tās vakcīnas pēc šitās te ažiotāžas, kas bija aptiekā ar difteriju, bija izpirkts. Pāris dienu laikā, kā man teica farmaceiti, izslaucīts, aptiekas ir tukšas tagad. Viss tagad pēkšņi sāks imunizēties pret difteriju. Ja. Tātad mēs nevaram noliegt šo te finansiālo pusi. Tā lietai grozies kā gribi, bet šī te atbāzma finansiālā tātad sāk gūt savu zināmu aktualitāti. Jā. Tātad variants, kad tiek bīdīts cauri doma,
kad vajag ieviest obligāto tātad vakcināciju demokrātiskā valstī, kur īstenībā tas ir demokrātijas pamats, kad cilvēks var izvēlēties veidu, kādā viņš ārstēsies. Jo vakcīna, tas zināmā mērā var tikt uzskatīts arī par ārstniecisku metodi. Ja? Tātad, kāpēc cilvēks, kas negrib šo te metodi izmantot, kāpēc viņam uzspiež to? Tas bija tā kā Covidā. Bija jau arī cits, arī tās pašas dabīgo preparātu lietošanas, un vēl citi preparāti jau esošie bija, kas uzrādīja savu efektivitāti ārstniecības, bet virzīja tikai vienu, proti vakcīnas, kas izrādījās ļoti, ļoti bīstams. Daudzos gadījumos, un daudziem tā bija arī pēdējā viņa vakcīna dzīve. Par to taču tagad tik plaši tiek runāts, rakstīts. Ja mēs aprunājamies ar mūsu cilvēkiem, paldies Dievam, ka tāds Covids bija, jāsaka tā. Kad cilvēkiem bija, un šīs te Covid vakcīnas arī, tas skanēs sarkastiski, diezgan ciniski, bet, parādiet man kādu latvieti, kur nav skārs Covids viņu ģimenē vai viņa radiniekos. Es pat nerunāju par tālākiem kaut kādiem draugiem paziņām. Ja jūs sāksiet skaitīt 1, 2, 3, un 4. krēsls būs tukšs pēc šīs aktivitātēm ar Covid vakcinēšanu, diemžēl. Jo pieaugot vakcinēšanai, pieaug arī tāpat laikā pieaug, protams, uz Covid fona, pieaug arī mirušo skaits. Tās ir nenoliedzams lietas. Tātad valstī, par kuru es stāstīju, par difteriju, kur tā ir ikdiena, mēs arī runājamies par Covid. Tur ir pēc oficiālās valsts datiem viņu 12% gadījumu konstatētas komplikācijas postvakcinālās. Tās ir oficiāli konstatētas. Viņas ir. Un izlikties, ka viņa nav, tas ir noziedzīgi. Tas vairs nav vienkārši muļķīgi, bet tas jau ir noziedzīgi. Bet tu neticēsi. Sēž veselības ministrs Hosams Abu Meri, sēž bāriņtiesas pārstāvs, sēž kaut kāda vēl tur zāļu valsts aģentūras, un stāsta, ka redziet, nekādu blakņu no vakcīnām nav novērots, nekādu smagu gadījumu nav. Visi ir aizmirsuši, un viņi to dziesmiņu dzied. Un vēl, kas interesanti, izrādās līdz 2024. gadam Latvija bija no difterijas brīva zona, un tas tagad ir pēkšņi noticis. Un tad nākošā rinkopā, tā pašā raksta intervijā ir, tomēr, ziniet, līdz 23. gadam ir tik saslimušie un tik mirušie, un arī bērns ir mirs. Šī maldināšana no arī augstākajā līmenī veselības ministrs. Ko tu par Hosamu var pateikt? Hosams man ļoti patīk, ka valsts ierēdnis, viņš ir super, viņa ir jāņem piemērs, kā ir jāģērbjas, kā ir jārunā, kā ir jāuzvedās. Viņš ir īsts diplomāts, īsts austrumnieku asins viņā, arī diplomāta asins, vai ne, no vienas puses. No otras puses, teiksim, es runāju tā kā pa mirst, nekā pa profesionāli, vai ne. Tātad ir jāsaprot arī tas, ka mēs dzīvojam tajā valstī, kurā situācija, diemžēl tā reālā situācija tagad ir tāda, pie kā mēs esam nonākuši. Tas ir tāpatās kā ar Ukrainu runājot. Viņi nonākuši pie tā, kur viņi ir. Tā ir korupcija, totāli, nekaunīga korupcija. Ja? Demokrātijas totāla ignorēšana. Ja? Tātad valstī, kurā it kā mēs visu laiku runājam, bet mēs dzīvojam, godīgi teiksim, dzīvojam valstī, kur lielākā daļa iedzīvotāji strādā uz ierēdniecību. Respektīvi, mēs viņus uzturam, viņi uz parazītiem. Mēs faktiski dzīvojam organismā, kas ir valsts,
kur ir pārņēmuši parazīti. Nu, un tagad visi mēs rukājam uz šiem te parazītiem. Ja? Jo pievienotā vērtība šiem te lielākai daļai valsts ierēģi ir nulle, ar negatīvu zīmi. Un tie jau nav mani vārdi, tie ir ekonomistu vārdi, kas tīri no profesionāla ekonomiskā viedokļa par to runā. Es arī tādā ziņā. Ja. Respektīvi, ko var gribēt no valsts, kur ierēdnis ne par ko neatbild, kur nav atbildīgais, kur ministrs ne par ko neatbild, kur vadošie speciālisti ne par ko neatbild. Viņi kaut ko sastrādā, ja? Bet tad, kad sāktos sūdzes visus, es atvainojos šo izteicienu grebt ārā, izrādās, neviens neko nezina. Nu, totāli indikators Air Baltica. Nevis Air Baltica, bet šitā... Rail Baltica. Un Air Baltica ir tas pats. Jā. Lieta, jā. Nu, kad neviens ministrs neko nezina. Nabadziņa. Bet ja būtu tāda valsts pārvaldības sistēma, kad pateikt konkrēti, ir persona, kas atbild par to, vai šo, vai citu kaut ko konkrēti. Un ja kaut kas nebūs, tad tu zini, ka tu atbildēsi bez jebkādām diskusijām vispār. Ja? Tad būs arī kārtība. Un tāpat tās arī medicīna. Par medicīnu un par šo atgriežoties pie jautājumu par difteriju un šo ģimeni. Plašākā kontekstā vēršot uzmanību politikas virzienā. Tas sitiens sabiedrībā šobrīd no tā Covid laika, kad viss sākās, ir mazliet asāks, sāpīgāks, personīgāks dēļ tā, ka šobrīd tiek, kā tu jau minēji, apspriests veids un bīdīts cauri, kā mēs varētu tos, kas negrib piespiest to darīt, un kā mēs varētu vecākiem atņemt bērnu tiesības caur bāriņu tiesu, lai varētu piespiet kārtā aizvest bērnus un novakcinēt. Ko darīt tajā brīdī, ja bērnam ir 14 gadi, un viņš pēc likuma drīkst pats izvēlēties, un ja viņš negrib, viņu arī tā kā ņem un aizved. Ir ļoti daudz tādi juvenāli jautājumi arī. Lieta ir tā, ka mēs jau tagad aizskaram cilvēktiesību jautājumu. Vislielākajā, visspilgtākajā tā izpausme. Un es domāju, ka šeit ir sabiedrībai konkrēti jānorēģi, jo tas ir kliedzošs cilvēktiesību pārkāpums. Kliedzošs vienkārši. Demokrātiskā valstī tas ir neiedomājami vispār, ka var kaut ko tādu darīt. Ja? Un šeit neiet runa par to, runa jau ir par to, ka ja pēkšņi tiek konstatēta kaut kāda ļoti bīstama infekcija un tā tālāk, ja, kad cilvēki ar savu rīcību tiešām var apdraudēt daudzu vispār šo te veselības stāvokli un tā tālāk, vai veicināt šīs te infekcijas izplatību. Tas vienīgais, ka to var atļauties darīt, bet arī tas jādara civilizēti. Tas tā nedarās vienkārši. To tā, ja mēs runājam par demokrātiju kaut kādu, ja, tad tā nav demokrātiskas valsts pazīme, kā tagad rīkojās. Ja. Un jāsaka tā, ka šeit atkal ir arī, zinām mērā, ētikas dabas jautājums. No vienas puses mēs skatāmies difteriju un kā valsts enerģiski ņemās un postulē mēs taču par bērniem. Klausieties, valsts. Jūs 6 miljonus iztērējāt, vairāk nekā 6 miljonus iztērējāt vakcīnu, Covid vakcīnu iegādēji. Kas ir noticies ar šiem miljoniem? Kur palika šīs te vakcīnas un kas atbildēs par nepamatotu šādu vakcīnu iepirkumu? 6 miljoni ir izmesti vējā. Man šķiet ļoti piezemēta summa sauc. Es zinu to, kas ir, ja? Jā, labi. Un tāpat laikā valsts, kas rūpējās par bērniem, šis te gadījums, kad ģimene meklē savam puikam zāles vēža tātad protokolam,
lai varētu nodrošināt šo te pilnvērtīgu vēža ārstēšanās ciklu. Bija tas Jā, tur milzīgs summas, simtiem tūkstoši, kas ir vajadzīgs. Šie te modernie preparāti, bioloģiskie preparāti. Jā, no vienas puses. Valsts nerod iespēju nodrošināt smagi slimos, retos saslimšanu gadījumus ar naudu. Viņi saka, nav naudas. Šeit, kur runa ir par kaut kādu difteriju, es atvainojos, kaut kādu difteriju. Ja, es tīri profesionāli teikšu, tādu salīdzinoši. Ja. Mēs esam gatavi nezinu, ko darīt. Nu, tā ir tāda darbības imitācija. Man, kā pilsoni, tas aizskar. Tas rūpes ir ļoti lielas, pareizi tu norādi, un daudz skatītāju uz jau brēc pie televizora ekrāniem tieši tā. Rindas pie zobārstiem, rindas pie izmeklējumiem, trūkums ar ārstiem, bērnu speciālistiem. Studentiem nogriež naudu tagad. Viņi tā rūpējās par bērniem un par visu. Es domāju, ka tomēr ir jāpaskatās, kas tos sūdzes vārtē valstī tomēr. Nu, kur ir tā politiskā partija? Ir vienotība, kā viņi to sauc, tas jaunais laiks. Jaunā vienotība, jā. Visi ministri, no kuriem tā smaka nāk un viss tas smako un viss burbuļo, jā. Nu, ir viena partija, jā. Nu, paklausieties, Covid laiks. Nu, kas viss riktēja, kas to valstu praktiski iedzina tādā stuporā, jā. Paklausieties, tagad ideja tēvs un autors un izpildītājs atkal kaut kur aizbraucis ir. Labi iekārtojas, viņam atkal nav par ko satraukties. Jā, varbūt krimināla process kaut ko parādīs vai ne jauni. Jā. Mēs jau pusgadu gaidām. Paklausieties, pietiek vienreiz muļāt tās problēmas pa moti, ja, kā karstu kartupeli, ir jāsāk strādāt. Paskatieties uz tiem, paldies Dievam, deputātiem, tām frakcijām, kas tomēr aicina uz darbu un arī ar savu aktivitāti balsta visus citādāk domājošos. Es nesaukšu te vārdos šīs te frakcijas un partijas. Grozieties, kā gribat. Ko vēl vajag? Jums ar Covid-19 nepietika jau. Cik ir tāda, saproties, es saprotu, tad man depresijas sāk pārņemt, kad es sāku skatīties un klausīties, ka vienkārši kā idioti, idiotu valsts, mēs esam tādā gadījumā sanāk. Un šeit es atkal gribu teikt vienu optimistisku noti, kad es teicu paldies Dievam, ka bija Covid vakcīna vienā ziņā un šīs te situācijas ar to, jo mīļā Latvijas tauta, jūs tā kā esat tomēr gudri. Tik daudz cilvēku tagad ir sapratuši, kas ir šī te Covid vakcīna, ko viņi ir atnesusi, kā viņi ir izpaudusies. Kolosāli. Labāku antireklāmu, teiksim, visai šai te vakcinācijas politikai, nevarēja neviens izdarīt. Mēs jau tā pūlējamies piesaukt savā laikā. Es jau neesmu antivakseris, starp citu. Kāds man saka, ka tu antivaks un tā tālāk bietē dabūs no manis, ja tā runās. Es vienmēr esmu runājis par to, ka vakcīna ir jāuzskata kā nopietns ārstniecības līdzeklis. Un ar to jokus nevar dzīt. Un tas nav tāpatās, kā bija arī mums Covid laika, iedomājieties, varēja nodot analīzi turpat pie atejas vai atejā pat ierīkot pie vakcinācijas kabineti. Vakcinācijas kabineti. Paklausieties. Vienas puses atejā vakcinācijas kabineti, ja, gandrīz vai tur. No otras puses te difterija, saproties. Kaut kāda difterija, paklausieties, beidziet muldēt vienreiz par to difteriju. Vienkārši jāsaka tā. Protams, ir jāsaprot arī tāda lieta. Un ir jābūt atbildībai, un vecākiem neviens to atbildību nenoņem. Ja cilvēks izvēlās nevakcinēties, tā ir ļoti liela atbildības slodze, jo tev ir nemitīgi jābūt lietas kursā par savu bērnu veselību. Un ja ir kaut kas, tev ir jādodās pie speciālista
un jāsaņem profesionāla palīdzība. Un tāpat laikā tie, kas ir izvakcinējuši savus bērnus, ir vecāki, no jums arī neviens šo atbildību nav noņēmis, jo 100% vakcīnas nedarbojās. Un arī var būt nepatīkami pārsteigumi. Ja? Tikai, kad man jautā pacienti parasti, doktor, kādas vakcīnas vakcinēt? Bet pirmais, ko es saku, neko. Bērnam nav neviena vakcīna vajadzīga. Protams, smaidot, vai ne? Jo es atkārtoju savu kolēģi to viedokli par to, ka šajā gadījumā pirmām kārtām vakcīnas ir, tas tā ļoti, ļoti globalizējot, tā vispārīgi runājot par vakcīnām. Nevajag man pārprast arī uzreiz šeit pateikšu savādāk. Kad, protams, kad vakcīna dod psiholoģisko kaut kādu mieru vai šķietam stabilitātiem vecākiem, ka viņi ir izpildījuši savu to pienākumu, ka tagad bērns būs pasargāts, un tāpat laikā var izrādīties, ka arī vakcīna var nepasargāt šo bērnu. Diemžēl šajā te momentā, kad runām bija par šo te difterijas to gadījumu, it kā, ja, paralēli man kolēģi atsūta informāciju par to, ka Latvijā ir arī miris mazs pacients no pneimokoku infekcijas, kas ir bijis saņēmis šo te pneimokoku vakcīnu. Tā kā sanāk. Lūk, ir tas, par ko es runāju. Nav viss tik viennozīmīgi. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, protams, kad tīri psiholoģiski ir ļoti grūti, protams, saprast, kā pareizi rīkoties. Ir jāsaprot arī tie vecāki, kāpēc viņi uztraucās. Šīs te pašas sazvērstības teorijas. Ja. Tagad ir izplatīts, iet tautās un diezgan plašumā, it kā varot būt tā, ka pie bērnu vakcīnām tagad sāk likt klāt šīs te Covid elementus. Kaut kādus. Jā, kaut kādus elementus, kas, protams, ir virzīti uz attiecīgo kaut kādu mērķi, tur organismu orientēšanu uz kaut kādu atkal saslimšanu, kaut kādu vīrusu un tā tālāk. Klausieties, man kā vecākam, ja to pasaka, un es sāku lasīt, un diezgan iespējams, ka tas ir fakes, un iespējams, ka tas ir arī ļoti profesionāls fakes, jā, ka to visu tā pasniedz. Kur ir garantija, ka tas tā nav? Ir vajadzīgs atbildes, kā to pierādīt? Jo runa jau ir par tiem pašiem vakcīnu ražotājiem, kur tagad ir iesaistīti tūkstošos, 10 000 tiesvedībās. Kāpēc, lai es ticētu viņam? Tad ir jautājums tāds, ja jūs pajautāsiet, kā tiek nodrošināta vakcīnu kvalitātes kontrole? Kas to dara? Izrādās, ka to dara pats ražotājs. Tad kā? No vienas puses mēs runājam par to, cik nepieciešams vakcinēties. No otras, un sakam, vakcīnas ir drošas. Pierādiet man to. Jūs varat to pierādīt? Es uzskatu, ka pierādījums būs tikai tad, ja to dos neatkarīga laboratorija. Ja? Neatkarīga laboratorija, kas tiešām paņems šos te vakcīnu, paraugs, uztaisīs analīzes un pateiks, mīļie cilvēki, beidziet cepties. Te nekā nav, par ko jūs cepaties. Ja? Kad pilnīgi vakcinācijai atbilstošs produkts. Un tur jau nevajag lielu naudu, lai to izdarītu. Pāris 100 000 un viss tiek noskaidrots. Un visi mierīgi to vakcinē. Otrs jautājums ir, protams, ka tur ir par vakcīnām, tagad mēs to nerunāsim, vairāk cits varbūt raidījuma ietvaros. Tur ir savu plusu, savu mīnus, protams, kā vienmēr. Bet ir jāsaprot tas, ka tām vakcīnām ir blaknes. Un ir arī tādas ilgspēlējošas, ja, varētu arī būt. Daudzos gadījumos šeit ir diskutabli šie jautājumi. Ir, nav, kā tas vispār. Bet arī šo te, ja pieņemsim, kad ir šīs te blaknes, ja, par ko arī cilvēki uztraucās un tāpēc negrib vakcinēties, ja, kad ir jau arī varianti,
kā profesionāli šo vakcināciju veikt, optimizējot, kā sagatavot šo te potenciālo vakcinācijas upuri, teiksim, tam procesam. Ja. Tātad ir iespējas profesionāli mazināt, palīdzēt organismam tikt pāri ar šīm te nevēlamajām blaknēm iespējamām, ja, kas ir vakcinēt. Tātad vakcināciju var arī padarīt daudz optimālāku. Un treškārt, protams, ir jāsaprot, kas ir vakcīna, ja? Kad viņi ir veidoti un pret kāds ir bijis tas mērķis. Ja? Jo vakcīnas tapa laikā, kad nebija neviena antibiotika, nebija nopietni medikamentu ārstniecības un tā tālāk, ja? Nebija izmeklēšanas tādas metodas, diagnosticēšanas metodas. Jo, ir jāsaprot tas, ka, lai ar infekciju sekmīgi cīnītos, viņi ir jāatpazīst, jāievēro saulēcīgi un jāsaprot, kā ar viņu cīnīties. Saprot, tagad šī te vakcinācijas politika pie mums ir nostādīta tādā veidā, ka bezmaz vai, ja bērns nav vakcinēts un ja viņš saslims, tad mēs nezinām, kā viņu ārstēt. Tas ir normāli. Šeit ir Akmens ģimenes ārstu dārziņā. Paklausieties, tas ir normāli, ka man ir jānodarbojas ar pacientu ārstēšanu. Pacients atbrauc pie manis un saka, man tāda vaina. Es saku, bet tas ir ģimenes ārsta jautājums. Vai tad, taču ģimenes ārsts pārzina terapiju un tā tālāk, it kā būtu jāzina. Doktori, ar ģimenes ārstu es negribu kontaktēties. Tas ir normāli, kad pacients negrib kontaktēties ar savu ģimenes ārstu. Un tas nav vienīgais gadījums. Tas ir masveidā. Tā tad ir acīm redzam pienācis laiks pārskatīt kaut ko šajā te visā veselības organizācijas sistēmā. Tas nav normāli. Es to uz savu piemēru varu pateikt, ka tu ieej iekšā, priekšā ir kabinetā māsiņa, viņa aizpild kaut kāds papīrs, tu ieej iekšā pie ģimenes ārstes, kas nepārtraukt arī kaut ko raksta. Viņai nav laika vispār uzdot jautājumu, tu pat redzi, ka viņi ir aizņemti, tu pat pats negribi neko uzdot. Un tad no viņas vēl nāk kaut kāda pārmetoša skatiena, jums vēl nav tas, kāpēc nav šitas, vispār jūs zināt, kādas mums būs sekas, ja kas un tā, un vēl tāda dusma un neapmierinātība. Un tu izej ārā un tu domā, ko es vispār atnācu uz šejieni? Ja? Paprasīt elementāri, kā jūs jūtaties. Izmēr spiedienu, paņem pulsu pataust. Kādas tur uzredzēšanas? Jo tas pats arī ir ar vakcinācijām. Faktiski ģimenes ārstā ir tāda padarīta par institūciju, kas ir tikai vakcinētāji. Tā tas ir. Tā tas izskatās pilnīgi, jo, kā man pacients arī, tādi pacienti jau tomēr tagad, paldies Dievam, izglītot. Man patīk izglītot pacientu, ka viņi uzdod dažādas jautājumus. Ja pacients stāsta, kad viņš uzdod jautājumu ģimenes ārstam, par tādu un tādu lietu, tā bolats, runa ir par vakcīnām, teiksim. Izrādās, ka ģimenes ārsts vispār pat nav izlasījis to instruktāžu vakcīnas. Iepazīsties ar vakcīnu sastāvu. Tur jau ir rakstīti tās visādas interesantās lietas par vakcīnām. Ja? Tur jau ir tas stāsts par to, ka nav jau viss tik viennozīmīgi nevainīgi. Tur viss ir arī aprakstīts un atrakstīts. Un tāpat laikā neņem to vērā un pateikt, tas ir tā kā pliks ūdens. Ievakcinēs, viss būs kārtībā. Ironija. Ironisks sagadīšanās mans viens biznesa kolēģis atnāk pie manis, ļoti nokurenties. Viņš saka, klausies, manam puisim ir 39 grādu temperatūra jau 3. dienu. No spēcīga vīra viņš ir palicis ritīgi spēcīgs, no spēka vīrs. Viņš ir palicis tāds tā kā kukurudīts. Es saku, 39 grādu, kas tad tas ir? Tur jau nekā nav, paņem, padzer to. Viņš teica, jā, bet tā temperatūra viņam sākās pēc difterijas pods. Es saku, un ko ģimenes ārsts? Ģimenes ārsts pateica, ka tas ir normāli antibiotikas izrakstīja. Paga. Tad tā ģimenes ārstu ir jākar vienkārši pie lielā baznīcas zvana jau un jāpajautā, kā tas ir. Ka tev tas ir normāli
vai nav normāli, ka tu veic vakcīnas injekciju, pēc kuras cilvēks faktiski saslimst? Nu, tā būt nevar. Tātad viss tas rāda tikai to, kad tā reālā situācija, tāpat kā ekonomikā mēs esam tur, kur mēs esam, un ar vakcīnām mēs arī esam tur, kur mēs esam faktiski. Tikai, kā saka, ābeli no ābela tālu, tas ir ābols no ābeles tālu, nekrīt, jā. Jo tā jau ir tāda sistēmiska lieta. Mums ir brāķis valsts pārvaldē, mums ir brāķis arī medicīnā un visās citās jomās, jā. Kad faktiski, tāpat armijā, labi, ka tas bija ar to dronu, bet neticies vai ticies man māsiņa piedzīvoja šo momentu, tā drona lidošanas. Tas ir tāds, ka viņi brauc ar riteni pa lauku ceļu un dzird skaņu. Viņi domā, tur puiši laikam brauc tiem kvadricikliem, tiem materiāliem pēdiem, un viņi pat nepaskatās atpakaļ. Un tas drons esot apgriezies, tas sāc slidot prom atkal. Tā mēs varam spiediet, bet izrādās, ka tā bija kaujas ladiņš, paklausieties. Tad ar kuru galu tad, tas tikai parāda faktisko to situāciju, kādā stāvoklī vispār mūsu dzimtene ir. Mēs esam, tik šausmīgā stāvoklī, un tā ir neprofesionalitāte. Es uzskatu, visās jomās neprofesionalitāte ir galvenais marķējums Latvijas patreiz. Tik šausmīgi izplatīt. Jūs iedomājaties to smiekliem, bet tas drons jau var lidot aizlidot arī līdz Rīgai. Viņš 100 kilometrus nolido valsts iekšienē, bez problēmām vispār. Tad kā man jājūtās tagad? Ja. Un tāpat laikā, kad ir labi zinām ģeopolitiskā situācija, tagad pēkšņi mēs sākam izdalīt naudu bruņošanai. Militārām vajadzībām. Mēs sākam cirpt visur citur nost. Es ļoti labi saprotu, valdības politika ļoti eksaltēta tāda gudra. Naudas nav, lai, teiksim, noņemtu to spriedzīti, pateiksim, kā mums ir militārā problēma. Ko jūs gribat? Visi ciešaties, veselība cietīties, izglītība cietīties, kultūra cietīties, sports cietīties, paklusējiet, vārds sakot. Visi, tāpēc, kad mums tagad ir militārā sfēra jāstutē un jābalsta. Ja, jo tūlītās, ja ne rīt, parīt, var būt hipotētiski kaut kad, Krievs nāks virsū mums. Mums ir jābūt gataviem. Tā ir normāla politika valsts. Tas ir tā nopietni. Es jautāšu, tas ir nopietni. Mans kā pilsonim jautājums, tas tiešām ir nopietni. Taču ir labi zināms. Ir labi dažādas indikācijas un tā tālāk. Protams, kad ir jādomā par valsts aizsardzību. Bet kāpēc tas līdz šim tā it kā netika akcentēts? Tas ir saproties, kā saka, diemžēl tas Krievijas-Ukrainas karš, viņš ir pirmām kārtām nevis karš, bet tāda politiska spēle, liela politiska spēle, kurā, diemžēl, ir iesaistīts daudz, parasti cilvēki, kuri maksā par šo spēli ar savām dzīvībām, diemžēl. Bet un to jau mēs arī redzam. Mēs esam maza valsts, Ukraina tomēr lielāka, bet to spēli diktē un mūziku pasūta lielais mūsu brālis, grozies kā grib vai ne. Līdz ar to ir arī jāpārdomā savu vietu šai pasaulē. Ja tu esi maziņš, tad ko tu vari atļauties? Un kā tu to vari atļauties? Raidījumā noslēgumā, lai gan es varētu klausīties, un ļoti daudz jautājumu ir, par kuriem mēs šodien nerunāsim. Nākošais. Ja tu būtu šodien, pēc stundas, tu esi veselības ministrs,
Kāda būtu tava pirmā reakcija gan uz to situāciju, gan notiekošo, kas ir tie pirmie virsdarbi, ko tu uzreiz darītu? Tavuprāt, kas būtu jādara? Tev tāds pilnvars ir, tu redzi to neprofesionalitāti. Tāda pirmās lietas, kas būs obligāti jādara? Ko tu sabiedrībā varbūt pateikt? Vai es ko aicinu? Es domāju, ka es tur ministrs būtu augstākais uz pāris stundām. Nē, mēs tagad runājam to, ka tu esi. Jā. Un vismaz 4 gadus konstanti. Tu zini, ka tev ir dots laiks to visu bez šitiem šodien, rītā uz redzēšanos. Nē. Protams, ka bez situācijas. Es īpaši negribu būt ministrs, lai gan ir tādi piedāvājumi izskanējuši arī manā virzienā tur. Bet, ja es būtu ministrs, protams, tev ir jānoorganizē sev profesionāla komanda apkārt. Jo ministrs ir cilvēks, kuram jāspēj, kā saka, gūt to kopskatu, lai saprastu, kas notiek vispār sfērā, medicīnā, kā tādā, Ir jābūt labai komandai, profesionālai komandai. Un, protams, kad maksimāli atturēties no politikas tādām, cik var vai ne. Bet ir jāsaprot, jāapzinās, ir tās visas nepilnības un tie cēloņi, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam tagad. Tā ir nepamatota naudas aprite, varbūt arī pašā organizācijā. Es piekrītu, piemēram, pie tiem, kas uzskata, ka doma kā ģimenes ārsts, kā šāda šāda organizācija ir bankrotējusi. Es neatbalstu ģimenes ārsta institūciju, jo šī institūcija nespēja nodrošināt pietiekošu profesionalitāti savā darbībā. Vismaz šajā valstī. Es tā uzskatu, un daudz arī man piekrīt faktiski. Kad ir pienācis šim te projektam ģimenes ārsti nobeigums, faktiski. Uz to tas viss tā arī rāda, Kad mēs varam iegūt daudz labāks profesionāls rezultāts, ja tomēr bija kā padomu laikos, kad bija speciālisti un varēja pie šiem speciālistiem tikt. Bija terapeiti, rajona iecirkņu terapeiti, faktiski kā ģimenes ārsti, varbūt mēs viņus tagad mēs saucam ģimenes ārsti, toreiz bija terapeiti, iecirkņu terapeiti. Kaut kā savādāk organizēt tiem ģimenes ārstiem darbu, jo patreiz ģimenes ārsts ir uztaisīts par tādu nevis kā ārstniecības personu, kurai būtu jākalpo savai tautai, bet gan par kaut kādu vidu apakšnodaļu, kur nemitīgi jāsagatavo kaut kādi finansiālie pārskati, atskaites un tā tālāk, un faktiski viņam nav iespēja nodarboties pilnvērtīgu pacientu un nodoties pacientu ārstēšanai, savu zināšanu pilnveidošanai. Objektīvi tas ģimenes ārsts ir pārslogots, noslogots, viņš ir nodarbināts pavisam ar kaut kādām administratīvām lietām, ar ko viņam nevajadzētu nodarboties. Un, protams, kā demokrātiskā valstī, arī var jau arī saglabāt šo institūciju ģimenes ārsts, tas, kas jūtas spēcīgs kā ģimenes ārsts būt, lai viņš arī turpina savu darbu. Tas, kas negrib būt ģimenes ārsts, tā tad ir jābūt arī citām iespējām. Mēs jau varam būt, kā saka, arī tādi progresīvāk skatošies un mēģināt uzlabot šos te veselības dienesta modeļus. Un, protams, arī jāskatās ir par to, ka es būtu arī ministrs, es domātu tomēr par to, kā modernizēt un iegūt arī modernākās pēdējo gadu tās ārstniecības metodas, zāles, tā tālāk, jo tu aizbrauc uz kongresu, konferenci un klausies par ārstēšanu, ārstēšanas metodēm, ārstēšanas izmantojumiem zālēm, un tad tu saproti, kad valstī 21. gadsimtā tagad dzīvojošā manā
valstī mēs varētu izglābt tik daudz cilvēku dzīvību. Bet valstī taču nav naudas. Un tas ir humāni. Valstī nav naudas, bet slimnīcu pagrabos un dažādās noliktavās stāv dārgas aparatūras, kas ir iepirkts par 100 000, bet nav speciālisti, kur uz viņām prot strādāt, vai arī vienkārši negrib. Tāpēc es vēl vienreiz jautāju, kur palika šie 6 miljoni, vai kā tu teici, piezemētākā cena, ja? Neracionāli iztērēt. Viņi ir neracionāli iztērēt. Tas tāpatās kā lauksaimniecības ministrijā tas uztankošanās uzlādes stacijas. Un tā, kad mēs sāktu katrā nozarē šādi te skatīties un meklēt, paklausieties, es domāju, ka mēs miljārdu tur atrastu. Vairāk, beigās. Noteikti vairāk. Mēs pat tur ģenerāla prokuroru atrastu beigās. Jā, kuram būtu jārēģē kaut kā uz šo. Neviens taču nereaģē, vai ne? Ir jau arī Saeimā cilvēki, kas par to runā. Tad ieklausieties tauta, mīļā, kurš var nobalsot par jauno vienotību tagad? Tas ir vienkārši idiots. Vienkārši totāls idiots. Tas ir mans kā pilsoņa, kaut arī es daudz pazīstu no tās partijas, bet es runāju kopumā. Tur ir tiešām arī daudz ļoti izglītoti un kolosāli cilvēki, arī kolosāli speciālisti. Mēs kā partija, kā vienoti, ja, tā viņas debilā politikā, es nevaru nosaukt savādāk. Klausieties, vienreiz taču šitā var aizspēlēties līdz tam, tāpat kā Ukraina, kad viņa gandrīz pazaudējusi ir savu valsti. Un to jau ne jau visi izdomāja. Paskatieties uz Ukrainu, kas tur ir pa kuru. Izrādās, tur ir noterīti tagad pēc maigākām aplēsēm 2 miljārdi ir aizgājuši no tās palīdzības naudas prom. 2 miljārdi! Cik Latvijā? Mēs izrādās, kad kaut ko būvējam, paklausies, naudas nav, bet mēs būvējam. Loģiski ir taču jautājums. Pareizi jau deputāti ir, kas uzdos šos jautājumus. Kā var būvēt, ja nav ar ko būvēt? Un par ko būvēt? Tā ko mēs būvējam? Padomju Savienība tā arī uzbūvējās beigās. Kad faktiski nonāca līdz bankrotam. Mēs jau tur arī slaidējam. Tad galu galā var jau arī nonākt pie tā, kad mēs apvienosimies ar brāļiem, varbūt lietuviešiem. Latvija būs kā Lietuvas kaut kāds pagasts beigās. Ja var šādā veidā tik nesaimnieciski rīkoties, jau ir 30 gadiņi pagājuši, draugi man mīļie, būs tas laika limits izsmelts vienreiz. Būtu laiks pieaugt jau, jā. Vairs nav laiks spēlēties smilšu, kas te viss, tas laiks ir beidzies. Noslēgumā, kā klīniskajam imunologam, vienmēr uzdot to jautājumu, tev raidījuma beigās, tu vienmēr arī atbildi. Kā stiprināt imunitāti? Tas arī būtu jābūt veselības ministra prioritātei, tādai politikai, ko mēs gribētu varbūt arī dzirdēt no tām skaistajām ziņām panorāmā un kā mums jāvakcinējies, kā stiprināt imunitāti, lai cilvēku organisms spētu galā tikt ar visām infekcijas slimībām. Viens no imunitātes stiprināšanas pamatelementiem ir labs garīgais. Jā. Laba noskaņa. Smaids. Tad, kad tu ej uz darbu ar smaidu, tad, kad tu strādā ar smaidu, tad, kad tu sēdi restorānā ar smaidu, kad tu zini, ka tu varēsi nomaksāt to rēķinu, ko tev atnesīs, saproties. Un viesmīlis ir smaidīgs, tāpēc, kad viņš zina, ka viņš dabū normālu dzeram naudiņu, nevis tur skatās, kā tu tur knakstinies un, ja, ir jābūt normālam noskaņojumam. Un tad ir prieks arī kaut ko darīt. Un, protams, kad cilvēks smaidīs arī tad, kad viņš arī redzēs reālo to nākotnes jau. Jo faktiski ir jāsaprot tas, ka politikai jābūt ilgspēlējošai. Arī runājot kā profesionālim par vakcīnām, ir, kā es vienmēr saku, ir pareizi jāizvērtē vakcīnas nepieciešamība un jāskatās, jādomā uz priekšu. Jau patās ir, mēs faktiski sākām runāt par šīm te vakcīnām no 2000 gadiem jau.
Laiks ir pagājis. Mēs patiesi tagad redzam to, par ko mēs 20 gadus atpakaļ runājam un aicinājām iedomāties un padomāt, vai tiešām vakcīnas kā tādas ir tik nevainīgas. Nav viņas tik nevainīgas. Tāpēc jau arī tas cepiens visu laiku notiekās. Tātad, ja nav iespējams dzīvot bez vakcīnas, tātad ir jābūt skaidram kaut kādam algoritmam, kas nodrošinātu maksimāli drošu nākotni. Es runāju par nākotni, jo paudze jau musēja arī neatkarības paudze un tad tālāk noveco, bet tādas slimības kā Alzheimers, kā Parkinsonisms, viņas tik auga augumā. Un vēl ļaundabīgi audzēji, realitāte ir. Tas tāpat kā pēc Covid ir parādījušies šie te zibens audzēji, un jāsaka arī, kad nobeigumā vēl vienreiz akcentiņu liekot uz to, ka tas viss ir parādījies post-Covid laikā, tad, kad ir plaši izplatītas arī vakcinācijas. Un vakar es runāju ar vienu savu bezgalīgi jauku kolēģi, kur teica, ka viņa nosūtījusi 3 savus pacientus uz attiecīgu ārstniecības iestādi, kuriem praktiski plaušu vietā ir palikušies tādi rudimentiņi tikai. Plaušas ir izirušas. Tie visi ir sportiski jauni cilvēki, tiešām sportiski jauni cilvēki, ne ar ko nav slimojuši un godīgi bijuši vakcinējušies pret Covid. Ar to es arī gribu nobeigt. Paldies tev liels par sarunu. Dargie skatītāji, ar smaidu, labu garstāvokli, nepakļauties bailēm, stresam. Un, ja gadījumā, nāciet, Dr. Lauris Līcīts jūs ar smaidu sagaidīs. Cenšos. Paldies. Paldies jums arī visiem. Šī pasaule kā durvis vaļā. Mēs visi stāvam caur vējos, un jūra nevienādi saļa. Tik viegla aiziet mākoņos. Es esmu mīlējis šodienu. Es esmu mīlējis šodienu. Es esmu mīlējis. Un nevajag man vairs